Palūdzu, Kurš te pērk? es pērku. Jūs, jā. Jā. Šodien mēs noskaidrosim, cik labi savā darbā ievēro juridiskās lietas Rimi, Maxima un Lidl darbinieki. Ko tad mēs darīsim? Mums ir nepilngadīga persona, kura stāvēs man blakus pilngadīgai personai un mēģinās pati ar savu karti iegādāties alkoholu. Kur ir āķis? Parasti pašapkalpošanas kasas darbinieki nepārliecinās, kurš tieši vēlas pirkt alkoholu, kad blakus stāv divas personas. Mūsu gadījumā juridiski darījumu noslēgs tieši nepilngadīga persona. Palūdzu, Kurš te pērk? es pērku. Jūs, jā. Jā. Tikko jūs varētu redzēt Lidl, Rimi un Maximas darbinieku reakciju uz šo situāciju. Rimi un Lidl darbinieki, diemžēl, atļāva nepilngadīgai personai noslēgt darījumu par alkohola pirkumu. Protams, to alkoholu mēs šai nepilngadīgai personai atņēmām, tas ir tikai un vienīgi eksperiments, bet mēs gribam uzteikt lielu paldies Maxima darbiniecei, kurā parādīja piemēru, kā šādā situācijā ir jārīkojas. Ja stāv pilngadīga un nepilngadīga persona, ir vienkārši jāpajautā, kurš pērk.